Čau, Siņš! Kā jūties? Labi. Jā, šodien esam atbraukuši uz Zviedriju ar prāmi. Tagad esam ieradušies uz Eastern Meadows. Spēlēsim Q sēriju. Šis ir pirmais gross, gold layouts džekiem. Sieviešu gross, tīpats, nevis gross, ir tur. Un pats gross ir augšā aiz bērziem. Uzmetīsim, pafilmēsim kaut ko, parādīsim, kā mēs trenējās. Daudz diskus paņēma līdzi. Ļoti daudz. Vai ne? Jā, tieši. Pasildīsim pirmos metienus. Šķū! Aizvest ar Haizerflip zevu. Jā, C2, 11 metrus augšā, bet izskatās video droši vien ļoti īs, 110 it kā, bet tie 11 metrus augšā met un distance viss pazūd. Jā. Pirmais gross sievietēm, 84 metri, 6 metru stāvums. Nu, daudz vieglāks nekā džekiem. Siņš, ko tu metīs pirmo? Stegu? Haizerflipā? Pushing Haizers? Jā. Nē. Īsti tīpats? Tas krāsas. Izskatās juicy. Šaurāk? Tas izskās labi. Bet tāpatās puts ir. Jā. Tā ir divi ieliks tas. Paliek steprīts. Player 2, nevar miss. Foršs gross pirmais. Siņš saparkojas aplī. Šie divi skaisti. Viens outsides. Šis ir outsides, jā. 11. Nu labi, viegls pars, vai ne? Jā. No šiem jau tu gan jau iepatot diviem. Labi, iesim uz nākamo grozu. Man patīk šitie likt vēsliņi. Propolē tāpat kā. Tur var apsēsties platformu. Pagaidām grozu nevar redzēt. Bet 129 par 3 kalns uz leju. Izskās kaut kāds flex forīts. Grozu nerad. Bet, nu, izskās kaut kas super sarežģīts priekš Richarda. Siņš parādīs citu otro tīpadu. Tik labs. Ups. Varbūt flex forīts tas nav. Tas ir backhand Haizerflips. Es redzu Tauber. Izrādās šitas gross ir par 4 sievietēm FPO. Tad, nu, Siņša ir kaut kādus 40 metrus no groza. Tur filmē vai met? Kāds tu mani filmē? Tātad
Rekons disks. Es nokļūšu šeit. Un grozs ir tur. Nu, un tagad forši. It kā labs pirmais metiens. Bet, jā, kaut kā tā. Man filmē. Nu re, parkots. Tas ir bērdīs. Pāriņš ir. Filmējam? Jā. Trešais grozs MPO layoutā 110 metri, atkal pa kalnu uz augšu. Nu, es neesmu pārliecināts, kur ir grozs, bet man laikam nesasniedzams vēl. Kāpēc? Tik mūgi. Nu, varbūt. Te jau redzēs. Šautauts Edmundam Zandersonam par uzdāvinātu disku Surge. Šis ir daudz flipīgāks nekā mans taisnais Surge. Tāpēc cerams Edmunds man iedos to jaudu priekš bērdī. Pārāk nestabils. Ei, no, tas bija tik labs metiens. Viņš tik savācies tik daudz diskus līdz, par nesaprotu. Muguru salūst. Oh. Tai. Ejam, pie tavu tīpad. Sieviešu trešais grozs, 83 metri. Izrādās grozs ir ļoti, ļoti pa kreisi. Un siņš. Tas varētu būt parkots, ne? Es nezinu, neredzēju grozu. Jip, latitude. Tas ir konč. Viņš pa tālu varbūt. Ko es aplāku? Jā! Jā! Mjau. Hui! Paņems iepatos no šejienes, ne? Ieliks vēl vienu. Ai. Kičing! Kičing, bērdīs! Šamējā bērdīs lasa tā kā rozīns. Ceturtais grozs, MPO FPO 1 layout, 79 metri. Forehands. Grozs ir tur. Grūti saredzēt, bet varētu būt diezgan viegls metiens ar zonīti. Nu, C2 knapi. Labi, pamēģināsim ar fairway driver ar Reaper. Varētu būt foršāk aiziet. Pretvēšu. Jā, bišķi pretvēšu. Jā. Un tas ir parkots. Jā. Kaut 8 metri ar fairway driver. Zona tieši circles edge vajadzētu būt. Nu, tad jau skatīsimies, ja varbūt iepatosim bišķi tāds deadpats. Bet vajadzētu šo grozu noteikti ņemt katru dienu. Piektais grozs,
103 metri par 3. Taisns tanels šāds ar kalniņu mazliet uz augšu. Pavēršu. Nu, vajadzētu ar taisnu disku. Taisnu arī uzmest, nepārāk augstu. Man liekas, tev Undertaker sam. Es domāju, man ir šis drives. Diezgan nestabil. Viņi var izlaist taisnu pavējā un ir tie taisni bišķi pa labi. Tā ir. Nekas īpašs par 3, 76 metri. Mazliet apšķau. Taisnums priekš. Taisnums priekš. Labi. Vieglākais discgolf metiens. Nu jā. Tieši tā vieglākais discgolf metiens. Pārgrozam. Moši puters jāmetu. Puters? Jā. Labi. Oi. Jā, jāmet puters, bet... Šitas pavirģīgi atkal. Easy pars. Oh! Miau! Mazliet longā. Skats ir. Jāmēģina iepapāt. Īsiņš. Vēl viens. Sastais gross 89 metri. Nu, taisns metiens. Var izvēlēties forīšu gaps, midrange gaps. Nezinu kāds gaps. Forīšu... Haizers placements. Nē, nu jā, backhand haizers caur labo malu un vai arī forīšu anhaizers, bet tur man liekas tas zars traucē. O, zooms. Jē. Tas ir vienāds abiem, jā. Jā. Ej grozā. Ai, bišķi pa tālu. Bet jā. Nu. Normāls. Viņš uz kādiem 7 metriem. Putopa bērdī no forīšu laina. Jā, iekārtojās ir. Mjau. Aiziet. Kur gross, mans disks, forīts, iepatoši pats ar filmēšanu. Kačing. Birģiks man. Otrais pēc kārtas. Miau. Ciņš? Ja tev nebūtu šitais brīdis, būtu rītīgi grampi. Grampi? Tu būtu dusmīgā? Jā. Redziet, Džeki, jātur šokolādi somā, tad nebūs meičuks grampi. Kāds meičuks? Nu labi, sinčuks, ne? Nom. Par 3, 58 metri. Liekas viegli, bet viņš ir augšā. 8 metri augstumā jāmet. Es domāju, ar flipiju zonīt vai... Man nevajag, ka tur ir 8 metri. 8 metrus augšu? Jā.
Man liekas, notiek vairāk. Jā, slotiņas. Vienmēr skaisti tīpadi viņiem šeit ir. Jā, ļoti skaists sakopts, viss te ir. Bet jā, jāmet zonīt flipīgā, vai arī taisnā zona. Neko citas te īsti neredz. Vienīgais te varētu būt, kad ripos redz lejā diski. Pirmais metiens ir flipīga zona. Aizrī mazā. Ceru, ka palika. Ceru, ka palika. Ar stabilu zonu. Bet nelaiz haizer. Nelikt aizrī. Nu jā, varēs putot. Viņi palika. Viņi palika augšā. Labi, pagaid. Man ir vēl viena zona, trešā zona, bet šitā ir taisnā zona. Es mēģināšu uz tādiem 50% palaiksim tā. Bet tas, man liekas, normāls. Laikam ir jāmet uz 50%, zona ir normāla. Oi. Jau redzēsim. Bet no šīm vajadzētu būt trešajām pēc kādas bērdījām. Gan 5., 6. un 7. obligāti jāņem. Puts ir. Nu, grūts grozs tev siņš šitas varētu būt, ne? Tāpēc, ka jāmet kalnā augšā. Man jāiet arī putot būs tūlīt. Mašīna. Sagurusi. Kas ī? Man ir karsts, man gribās ēst. Grampīsiņš. Un? Sagurums nu pēc brauciena? Gan jau. Labi, Ričards ies augšā putot. Tas ir labs piemetiens. Uzmetiens saucamais. No tās vietas ir triki. 4 metri tālāk, un es būtu lejā pa krauju, kas nebūtu labi. Mums ir insta bogers. Marins. Kā mēs abi divi filmējam ielēcīgi. Te ir tagad pasaku mešs. Atkal tu filmē man? Jā. Es gribēju parādīt tīpadus. Mēs visu laiku pa viņiem runājam. Nu, bet kā var nerunāt? Tas ir vienkārši wow. Kad izgalvu spā. Mega tīpadi. Viņi te ir tādas platformas uzcēluši. Atkal tu filmē man? Jā. Nu labi. Parādīt tīpadus. Tīpads. Kur grosas numur 8 par 3. 91 metrs. OB labajā pusē. Izskās tāds forehand metiens. Grozu var redzēt. Tur diezgan zemes jāmet, bet kaut kas stabils droši vien. Nekur atpūšās ciņčuks. Šokolādu uzēdas maidīgi tagad. Jā. Saules stariņš. Tikko teicu, ka ir forehand līnija. Ieraudzīju Spike Heiser 90 metrus, gan jau var aizmest, bet pirmā pavināšu forehand ar no plauktiņa izņemto raptoru. Tas ir OB, tas ir safe. Pērvējs. Kreši. Viss kārtībā. Ņemam Spike Heiser.
Pamēģināšu ar mačetīti. Vajag augstu jāmet. Nezinu, forīts vēl viens jāpamēģina. Ar ādāks. Raptors likās bišķi stabilsot man. Tā bija tik laba līnija. Nu neko, būs jāmet forīts tāpatās spēles laikā. Vai malā? Nu, kas būs? Nu, forīts būs? Mums būs. Backhands kak? Nu, pār. Daudz diski. Dot izmet Anītī. Bet forīts būs jāmet šeit, jā. Čau, otrā diena. Esam pie groza numur 8. Es izmetu šodien tomēr backhandus. Sapratu, ka forīts nav gājējis. Es izmetu bazes S. Bija ļoti perfekts. Es izdomāju izmest savu iecienītāko baziņu. Un nograbināju ķēdes. Un jāiet skatīties, vai ir grozā vai nav. Tūlītās redzēsim, vai disks ir grozā vai nav. Nevar vēl joprojām redzēt. Ciņš ir grozā vai nav? Ir grozs. Un mans disks ir tur, iekšā tajā krūmiņā. Chainouts. 9. grozs par 3. 94 metri. Taisns metiens ar mazu feidu. Bet iepriekš gājām aiz groza ir baigāk krauju uz leju. Tā kā jābūt uzmanīgiem ar šo. Pamēģināšu fairway driver. Iespējams pars. Nu, var būt droši. Tur tā obē līnija ir. Jā. Sinčuks knapi psai bija, bet puts un birģik. Let's go. Let's go. Tu ir mašīna. 10. grozs MPO layoutā par 4. 215 metri, 25 metri downhill. Nu, izskās tā, bet tas nav īstais grozs. Grozs ir kaut kur tur uz to pusi. Var redzēt? Es nevaru piezumāt tik daudz, man liekas. Kaut kur tur lejā. Nevar redzēt, bet jā. Caur labo malu ar OB. Nu, pirmais forīts jāliek ir kaut kur tur. Pamēģināsim. Viņš varēs paskatīties. Viņš jau lejā ir tīpats mazāks bišķi. Laimīgā. Tas bija ļoti labi. Jā, tikai bišķi paaugu. Un zemāk mēģināt. FPO 10. grozs par 4. 176 metri. O, dzirdēji kā rīmē? Jā. Par 4 metri. Metri? Un grozs ir kaut kur tur. Kaut kur tur. Es nevaru viņu ieraudzīt no tīpada. Varbūt vēl. Es nezinu. Labi, tērasies. Ko tu metīs? Fairway vajag te nav. Tas ir tāds. Nu, skaidrs, ka jābūt pirmais ir forīts.
Pamēģināšu uzmest ar Honoru un Greisiņu. Nu, davai, skatīsies. Nē? Tas ir OB, iespējams, jā. Super taisns, bet... Nu, es teiktu, izgāju. Bet es pamēģinu Pionieru. Es varu, kādu Pionieru, neredzēju, kā aizgāju. Nu jā, bet ja tu izmestu to Pionieru tāpatās, kā tikko Greisi izmet, es domāju, es aiet daudz labāk. Es viņu neizmetu tāpat. Nu tad tev vajag Greisiņai haizerīt. Parādi, kā tu māk haizer flipot. Bet tas arī OB ir. Jā. Vajag plašāk, vajag kaut ko lēnu. Jauns plāns. Siņš teica, skaties flexshot backhandā. Jā, šis bija arī labs. Jā. Kroč, īstenībā Siņš tikko nolika tur lejā pirmo metienu ar flexshot, viņi pirmo drive izmet. Nu, tas bija nereāli labs, vai ne? Tas bija ļoti labs. Nereāli labs. Es šokā. Žēl, ka nenofilmēju. Bļīn. Tā esam nonākuši pie man pirmā metiena un Sintīs flex backhand. Nu, es teikšu tā. Gross ir tur. Kamerā izskatās, ka piezumā ļoti tuvu, bet īstenībā viņš ir ļoti tālu un man neizskās tur normāla līnija. Vienīgais varētu būt forehand haizers vai kaut kas bišķi paflipotu. Un tad viņš varētu nofeidot vairāk, bet nu... Ai... Kāda iespēja? Nezinu. Bet labs metiens bija. Labi. Tā kā es esmu backhand dominants, es ticu, ka es varētu izmest taisni un man bazas es noraidos pa labi. Nu, tieši tā. Backhand dominants, ko lai saka? Re, kur tur bija sieviešu tīpats. Džekiem vēl vispār tur augšā bija. Bet sieviešu pa labajā pusē. Grosas ir rekuši tepat tās. Un Sintīs pirmais flexshots backhandā. Nu, Siņš. Viss cieņ. Es ceru, ka tā viss 3 dienas izmetīšu. Flexshots laikam būs Siņšai place backhandā. Tagad tikai jāpiemet. Davai. Labi. Tā bija pa kāju? Pa kāju. Backhand dominants ielicis 2, tagad jāiet to pa birdi. Es neteiktu, ka vieglākais grauds. Ankaizers nav līnijā, un tagad ir Kaiser līnija, bet apvērt koku. Reāli būs iekšā. Nu, gandrīz. Es teiktu, ka es šo grozu izspēlēju perfekti. Tapin berdīs man. Opa. 11. grozs, MPO layouts, 111 metri, visur apkārt OB. Nu, teiksim tā, saprotams grozs, tāpēc uz priekšu. Nu, jānoliek. Būtu jau ideāli forīts, bet nu man tāds laikam nav. 111. 111 metru forīt, Ričards var aizmest. Nu, davai. Īstenībā es varētu moškā aizmest forīt, bet man ir baigi jāmet.
Es viņu te neredzu. Un tie ir 15 metri. FPO 86 metri. Par 3. Protams, ka forīts jau. Vajag taisnīgs. Kaut kā nospied. Jāmet forīts. Siņš pielikt pie groza. Pie groza. Siņš aplier. Player 2. Oh! Doink! Nu, man ir C2 13-14 metri. Jā, pa to pa birģīgi puts ir. Tad tik jāliek iekšu. Vitīgi spiež lejā. Batoniņš augšā, kabatiņā tajā. Jā. 12. gros par 5, 262 metri. Nu, crazy. Crazy. Tur vēl Mando jāapspēlē, un tas grosis vēl ir tur iekšā pa Mando kaut kādas, 60 metrus vismaz. Uzsnekosim bišķiņ. Jā, nogurums. Trasta, ka Nine Hills, vai Riekskalns, te viss apvienojums trasēm ir. Es piebildīju to, ka mēs esam tikai pie 12. groza. Mēs spēlējam jau kad 2 stundas. Mēs šo trasi spēlējam jau 2 stundas. Tāpēc, ka mēs filmējam. Mēs gribam parādīt visiem citiem, ko mēs te daram. Ākstās bišķi, bet neākstās. Nopietni metam. Zilait Venoms ar mans plekšu šo tanfēdzi bišķiņ sāni pavērš. Kaut pa gaisu, Pēter, ne? Jā. Apē. 50-50, vai viņš ir apgājis vai nē, nevar saprast. Man liekas, ka bija labi. 12. grozs sievietēm, 222 metri. Arī pagrūts, bet par 5 vismaz. Raķešu diski uz zemes mētājās vēl. Bet jā, tagad varam redzēt, kā ir jāmet. Tur aiz Mando vienkārši iekšā ieiet vēl kaut 60 metru gross vismaz. Blīn! Nu, Feido! Šū! Aiziet! Laikam gribētos, lai viņš vairāk nofeido. Vairāk feida? Jā. Vairāk feida vajag. Tīši raivu tad. Raivu. Bišķi pa zem, bet ir okei. Ir okei. Viņš vēl uzskipoja. Tas bija iebītotais raivs? Jā. Mando koks kāds 60 metri. Vajag bišķiņ pa labi, tāpēc ņem bišķiņ stabilāk. Force. Tas varētu būt ļoti labi. Augšā kalnā. Ciņčuks met savu otro metienu. Mando safe. Perfekti. Vienkārši perfekti. Tikuši līdz otrajam metienam. Ir 2 līnijas forehands pa kreiso pusi vai backhand kaizers pa labo pusi. Man backhands ir stiprā pusi, tāpēc mēģināt tikt uz grozam ar backhand zonu. Bišķi pa plašu. Izgāja. C2. Kāpēc nevar no vietas? No vietas? Davai forī. Jātrenē forehand. Pareizi. Kat? Pēc viņš. Grozā. Pāri. Baigi parā.
Jū. Easy birģiks, ne? Jep. Man gan laikam, ne? Kruč, netrāpīt C2. Trāpīt tepadās pie groza. Man arī jābūt birģikam. Lai uzpatos ar kreitusiņām. 13. gross, abiem 84 metri, bet, nu, gaps un gross ir reāli. Kur ir gross? Jau. Viņš paslēpies, reku tur. Baigais haizers jāmet. Viņš teica, baigās skatūs viņiem te tīpad. Fū, kaka. Nu, ģipā. Forehand gross, jā, bet jāmet ar puti backhandā. Anī. Un tas ir 7 metri. Tieši tā, puterīts Anītī. Atcita? Jā. Nekas. Tas nav slikti. Kruč, tikko ieraudzīju vēl vienu līniju. Granāti pa taisno. Kur ir? Sinčukam paliek C2. 16 metri. Aha, bet labi. Nu? Manējais reku noparkots ir. Tudumts. Luniņa. Rekur. Luna. Parakstīt. Sinčai pars. 14. gross par 3. 92 metri. Kalniņu uz leju. Gross rekur priekšā. Var redzēt, no kreisās puses pūš vējš ritīgi stiprs. Bet, nu, jātrāpa obēja Ailandā. Moška eisiņš jāiemet. Tai malā. Kruč var mest bišķi plašāk. FPO 73 metri par 3. Tas pats Island Halls tikai daudz tuvāk. Viņš ko metīs? Karpa. Ok, soft karpiņš. Nu, davai. Davai. Ir iekšā. Man izskatījās, ka eislainā reāli gāja. Oi. Taisnāk. Vai. Nu, šis nebūs eislainā, bet ir labs. Easy. Easy, birģi. Upsīt. Īstais trais. Džuisiņ. Ciegi ir doink. Birģiks. Otrais bija tāpatās. Arī birģik puds. Labi. Oi. MPO 278 metri par 5. Super garš ar daudz OB, bet nav nekāda elevation. Malc tik taisni. 120. Flagshot.
Oh. Neredz. Kaizers. Vai malā. Otrā pusē. Bļīn! Jā. Safe. Mums lietutiņš sāk līt 218 metri par 5 FPO lejauts. Arī OB visur pusēs. Grozs ir ļoti tālu. Sinčuk, haizers pār ūdenim, vai ne? Jā. Bet es metīšu raivu. Raivu, ok. Feido! Nu? Knapi! Ei, galīgi. Viņš teica, raiders jāmet. Stabilāks. Super stabils. Super stabils. Nekāda vaina. Jā, īstenībā ļoti labs. Jā. Viņš šodreiz metiens. Labi. Jā. Davai. Ai, viņš kā augstāk. Ok. Cinčai tas bija pa birdī, reku mans birdī būtu parkots. Lietutiņš līdz. 16. grozs, 180 metri. Vēlreiz. 16. grozs, 180 metri par 4. Pirmais ir taisns ar mazu feidu. Un tad ir vēl viens taisns metiens. Mēģināšu sākumā plato gēpu izmest, pēc tam varbūt pamēģināšu caur šauro gēpu. Atcita mani. Lika gēpu, to man gēpu neielaida. Zolīdi. Sieviešu 16. 150 metri par 4. Mazliet vieglāks, bet arī jātrāpa tur caur gepu, lai būtu skats uz grozu. Ir iespējams arī īgls, man liekas, šajā grozā, jo iet kalniņš bišķi uz leju. Pa kur man jāmet? Starp tiem diviem bērziem. Ne pa labo pusi? Nu, var arī mēģināt pat caur to labo pusi, jā, tur. Safe. Skats uz grozu ir. Ir ok. Grozs taisni, 90 metri. Mēģināšu ar haizeru tikt uz grozam. Izskatās labi. Jā. Aplī vajadzētu būt. Sinčai knapi drošs ir bijis. Pirmais metiens. Izskās forīts. Ok. Bišķi pa īsu. Mēģinājums 2. Tagad ir driverīt, nevis midrange. Kur paliek? Labs kiks. Ko tu teici, Sinč? Vajag daudz forīšu, tajā presē jāmet. Daudz forīšu. C2, tagad plucu. Pa birdī. Tas bija labs. Davai, tagad iekšā. Nu, būs? Ir!
Nu, labi. Čista. Manējais metiens ir šeit. Tepatās. Ļoti labs. Birģiks. Īperīts. Nevis īperīts, bet raptors. Rapator. 17. grozs par 4, 225 metri. Nu, pirmais placements vajadzīgs šeit. Bet izskatās viss ar forīti vai arī midrange backhand turnovers. Bet riskēt. Skatīsimies. FPO 17. grozs, 185 metri par 4. Tālu. Šenčuk bliez. Jū, safe. Easy peasy. Jā. Oi, nē. O, jā. Jā. Piemest vajag. Šajā. 17. grozs pabeigts. Tagad dodamies tālāk uz 18. pēdējo grozu. Ko mēs ievērām? Kāds tas smuks norādes uz groziem. Visur, kur jāiet. Katrs tīpets tā kā skatuve. Kaut kā tā. Mēs tagad dodamies. Vajag sāk lietas līt. Vismaz negāž. Bet bišķiņ tāds slapšs, viss ir slapšs. Kaut kā tā. Ļoti skaisti šeit ir. Ļoti skaisti. Visi rīt. Kāds norāda skolu grozu. Konkrēto. Tāds pasaku mešs. 18. grozs, 130 metri par 3. 10 metri uz leju. Un, protams, skaists skats ar grozu akmeņos. 2 līnijas, backhands taisns vai forehands pa kreiso pusi. Noteikti tieši backhandā taisnu. Nevar aizmest forīt 130. Aizmetu pin high, bet vajadzētu kaut ko bišķiņ klipīgāk. FPO 18. grozs, 100 metri par 3, 10 metri downhill. Nu, es teiktu plain and simple. Midrange metiens. Bišķi longo. Jāmet varbūt ar puteru? Harpu? Būs pat traku. Jā. Puterīts. Apēt zāli. Fuse uz 50%. Fuse uz 50%. Nu, ok. Let's go. Somas bišķi salījušas. Tuvu! Spiež lejā. Un ar fūzīti.
Pariņš. Pariņš. Mēs to izdarījām. Pabeigts. Pirmais aplis. Sliktās laikapstākļos. Sākums jau bija labi. Jā, sākumā īstenībā saulīt spīdēja. Sākums bija labi. Sākumā spīdēja saulīte. Bet Vējš tāpat bija. te ir ļoti liels vējš. Līdz vai nokrīt te atklātajos grozos, ir ļoti liels vējš. Daudz. Jā. Raivis un raiders. Daudz forīšām. Ļoti daudz forīšām ir tā. Strasa sākuma daļa ir Mežā. mežā. Un tad Man pēc... viņa visu to redzēja. Jā. Bet mēs te beigās. Bet te ir ļoti, ļoti skaisti. Jā. Ļoti skaisti. Ja nu esat tikušiem video tik tālu, tad nu jums lūk aizkulisas. Protams, izmetām vēl pāris saviņu metienus. Un Ričim pāris diski pagadījās grāvī. Šajā grāvī. Bija vējš, tagad vispār nav vēja. Jā, tagad vispār nav vēja. Ir bijis pūta, tā kā trakas. Un tad nu mēs tagad ejam viņiem pakaļ šiem diskiem, mēģināt viņus atrast. Vismaz mums ir mikrofons. Jā. Un Lekt pār grāvim negribējās. jā, jo nevar pārlikt, jo tur ir ūdens arī, jo viņš ir diezgan plats Un dubļains. un dubļains, jā. Ieliec iekšā dubļos un paliec Tad tu esi uz līdz muguras. pāripotītēm dubļos. Un jā, tad nu mēs tagad ejam mēģinam meklēt. Un mēs te staigājam. O? Ew. Fui! Discraft force. Oh! Paņems? Jā. Kaku. Fui. Bet vismaz ir. 3 no 4? 3 no 4, jā. Jā. Un vēl viens. Zaļš. Ir atrasti visi Ričarda diski. Visi Ričarda diski. Un viens mums šodien ir pazudis kaut kur krūmos. Nevarējām atrast. Jā, viņš izdomāja izmest manu greisu. Un viņa izgaisa. Jā. Nu, viens mīnus. Ričards visi diski šodien pazaudē. Jā. Tā nu mums te. Brauksim pāri. Jā, noteikti. Jā.